Labrīt, esmu ieradies pie jums ar kaut ko ļoti svarīgu. Dzień dobry, zapraszam. Labrīt, ienāciet. Proszę mi powiedzieć, co się dzieje. Lūdzu, pastāstiet, kas notiek. Šī problēma ir turpinājusies jau ilgu laiku. Nu, apmēram 2 mēnešus manā 5. klases 5A klasē ir noticis kaut kas dīvains. Bērnu uzvedība ir satraucoša. Ko jūs īsti domājat? Šīs klases bērni arvien biežāk nonāk konfliktos. Viņi pastāvīgi sarunājas viens par otru, viņi ir ļoti kritiski viens pret otru. Meitenes, kas agrāk bija tuvas draudzenes, tagad uzbāžās viena otrai, ziņojot par neatbilstošu uzvedību. Dažas reizes ir gadījies, ka nodarbības laikā bērns, kurš ziņo par kaut ko, no manis gaida atzinību vai apstiprinājumu. Tāpat kā vienu reizi Julka man jautāja, vai tu esi laimīgs, ka es tev teicu, ka Kaja lieto sliktus vārdus. Man nebija ne jausmas, ko teikt. Noskaņa klasē ir saspringta. Man ir grūtāk un grūtāk mācīt. Tātad no tā, ko jūs sakāt, izklausās, ka esat pamanījis izmaiņas klases darbībā. Izmaiņas studentu attiecībās. Vai es to sapratu pareizi? Es nezinu, vai tas tā ir. Bērni ir tikai tik kritiski. Viņi nevēlas strādāt kopā nodarbību laikā. Un bieži vien viņi atklāti kritizē viens otru visu priekšā. Un kad jūs sākāt pamanīt šīs izmaiņas? Pagājušais mēnesis ir bijis īpaši grūts. Gandrīz katru dienu tiek ziņots par konfliktiem. Es vairs nezinu, ko darīt. Es runāju ar viņiem, es izskaidroju lietas. Bet visgrūtāk ir tas, ka pat tad, kad man izdodas atrisināt lietas ar bērniem, vecāki lūdz paskaidrojumus. Pēdējā laikā esmu pavadījis katru brīvo brīdi, atbildot uz vēstījumiem skolu sistēmā. Tas ir pārāk daudz. Es saprotu. Tātad no tā, ko jūs sakāt, šķiet, ka attiecības starp bērniem ir pasliktinājušās. Viņi viens otru kritizē un pastāvīgi novērtē cits cita uzvedību. Un šīs situācijas atkārtojas, kas liecina, ka pamatcēlonis joprojām nav identificēts vai novērsts. Esmu tik daudz reižu mēģinājis nomierināties, atrisināt šos konfliktus, bet esmu pārliecināts, ka problēma ir dziļāka. Tāpēc man ir vajadzīgi daži norādījumi, ko es reāli varu darīt. Labi, mēģināsim noskaidrot dažus faktus. Man šeit ir īsa anketa, kas palīdz analizēt sarežģītu situāciju. Es jums uzdošu dažus jautājumus, un mēs centīsimies tos aizpildīt kopā. Izklausās labi? Jā, mēģināsim. Pirmkārt, mums īsi jāapraksta rīcība, kas rada grūtības. Tikai 2-3 teikumi. Attiecību pasliktināšanās un bieži konflikti starp bērniem, ko galvenokārt izraisa pastāvīga ziņošana par pat mazāko neatbilstošo viena studenta uzvedību par otru. Saprotu. Kādā situācijā šāda uzvedība parasti notiek? Visbiežāk, kad es lūdzu viņus sakopt, salasīt papīra atliekas vai veikt grupas uzdevumu. Cik bieži šāda uzvedība notiek? Gandrīz katru dienu. Vai varat aprakstīt, kā parasti notiek visizplatītākā situācija? Kā jau teicu iepriekš, kāds skolēns nāk pie manis un saka, ka cits skolēns ir izdarījis kaut ko nepareizi. Parasti viņi saka, ka kāds bija rupšs vai nosauca kādu vārdu,
Vai atstāja atkritumus, vai nepiestūma savu krēslu. do siebie, albo że ktoś kogoś przezywa, zostawia śmieci, czy nawet nie zasuwa krzesła. I potem zauważyłam, że dzieci, które Un tad es pamanīju, ka bērni, kas ziņo par šādu uzvedību, šķiet apmierināti ar w sevi. zauważalny sposób są jakby zadowolone, że zgłosiły coś, co ich martwi. I dodatkowo oczekują wręcz Tāpat kā viņi sagaida, ka tiks slavēti par to, ka pievērš uzmanību noteikumiem. I osoba, która przewiniła, to najczęściej Un students, kurš it kā izdarīja kaut ko nepareizu, parasti cenšas izskaidrot sevi vai ir strīds ar to, kurš viņiem stāstīja. A jak długo Cik trwa ilgi takie šīs zachowanie situācijas parasti ilgst? I takie zdarzenie w ogóle? Kilka minut. Dažas minūtes, parasti tieši stundas vidū. Mhm. A jakie były Pani Un kādas darbības jūs līdz šim działania? esat veikuši? Wysłuchiwałam Es klausījos dzieci, bērnus un centos būt par starałam się starpnieku wyjaśnić konfliktā. konflikt. Co się Vai kaut zmieniło? kas ir mainījies? Mam wrażenie, że niewiele. Patiesībā Tych ne. zgłoszeń jest Vēl joprojām ir tik daudz šādu ziņojumu. Jakie są skutki dla Kādas ir nauczyciela? sekas jums kā skolotājiem? przerwany tok lekcji. Mācība tiek pārtraukta. Uwaga Mana uzmanība nauczyciela, vispirms tiek pievērsta skierowana tam, jest, kurš kaut ko głównie ziņoja, w un kierunku pēc tam osoby, studentam, która kurš zgłosiła kaut ko izdarīja przewinienie, nepareizi. a następnie na tego ucznia, co zrobił coś nieprawidłowego. A jakie są Un skutki kādas dla ir sekas studentiem? Osoba Tas, kurš ziņoja par uzvedību, zgłaszająca, sagaida uzslavu, un otrs przewinienie students, kas oczekuje tiks pochwały od sodīts. nauczyciela i wymierzenia kary Bet dla es tego bieži jūtu, ucznia, ka który apsūdzētie zrobił coś skolēni ir pilnīgi nieprawidłowego. pārsteigti, Ja często mam wrażenie, że niektórzy jo viņi pat uczniowie są neapzinās, ka ir wręcz kaut ko nepareizi zaskoczeni, izdarījuši. że nie wiedzą nawet, że zrobili coś nieprawidłowo. I to później Un tas rada wywołuje apjukumu un zaskoczenie emocionālus i uzliesmojumus. wyrzut emocji. Musi być Pani bardzo trudno Jums ir pracować ļoti w grūti takim strādāt šādā saspringtā atmosfērā. Te sytuacje są bardzo Šīs situācijas ir nogurdinošas. Es A saprotu. jakie skutki są dla rodzica? Un kā ir ar vecākiem, kā viņi tiek ietekmēti? Jeśli zdarzenie jest Ja notiek kaut kas poważniejsze i nie nopietnāks można un go es to szybko nevaru roztrząsnąć, ātri atrisināt, to man ir jāinformē ja vecāki. później muszę powiadomić rodzica i rodzic Un viņi zazwyczaj parasti po to prostu ņem ļoti przeżywa personīgi un i vēlas aizstāvēt savu chce bērnu. obronić swoje Viņi lūdz dziecko, sīkāku prosi o informāciju un dodatkowe paskaidrojumus. wyjaśnienia. Vai ir Czy kaut jest kas, coś, na kam co jāpievērš pani musi īpaša zwrócić uzmanība? szczególną uwagę, jakieś informacje Piemēram, stan informācija par zdrowia veselību dziecka, vai citi które svarīgi w istotny faktori. sposób determinuje jego zachowanie. Oczywiście, że Jā, tak. noteikti. W klasie uczy się Jakub, Mums ir students vārdā który Kuba, jest kuram ir objęty īpašas izglītības kształceniem, vajadzības, jo viņš atrodas specjalnym autisma z uwagi na spektrā. spektrum autyzmu. I ja nie mogę Un es nevaru viņam wyciągnąć piemērot takich samych tādas pašas sekas kā konsekwencji citiem, jak od każdego innego dziecka, ponieważ on nie ma jo viņš nevienmēr ņem vērā pełnego sociālās wglądu problēmas. we wszystkie niuanse życia społecznego. Kuba często myśli dosłownie. Kuba bieži interpretē lietas nie burtiski. rozumie Viņš nesaprot przenośni, metaforas vai ironii. ironiju. I innym dzieciom Un to ir grūti izskaidrot citiem bērniem, i to powoduje, tāpēc że viņiem ir oni grūti mają, saprast, ka Kuba kłopot iespējams ze pat zrozumieniem neapzinās, tego, ka że viņš ir w tej rupjš. sytuacji Kuba nie jest do końca świadomy, że kogoś obraża. Faktycznie. To ważna To informacja. ir svarīgi zināt. Zapisałem. Es to pierakstīšu. A jeśli moglibyśmy Un, ja mēs pomyśleć, domājam par ideālu jaki rezultātu, byłby kāds cel tas būtu, idealny do całkowitego bērniem ir rozwiązania labas, tych trudnych draudzīgas sytuacji? attiecības. Dzieci mają Viņi runā viens ar dobre, otru, kad kaut kas przyjacielskie traucē viņiem, relacje, nevis nekavējoties dodas pie rozmawiają skolotāja. między sobą o tym, co im nie pasuje albo ich drażni, a nauczyciel roztrząsa Un es kā tylko skolotājs piedalos tikai najważniejsze patiesi spory. nopietnu jautājumu risināšanā, un tie ir reti. Występują oczywiście tylko sporadycznie. No, taka sytuacja to była Tas būtu idealna. sapnis. Zapisałem. Saprotu. Un A kādus jaki mērķus vai cel darbības lub mēs varam jakie plānot działania nākamajām 2 możemy nedēļām? zaplanować na najbliższe 2 tygodnie? Godīgi sakot, man nav ne jausmas. Dobrze, to może ja pomogę. Labi, ļaujiet man palīdzēt. Wydaje mi się, Es domāju, ka że mums ir nepieciešams potrzebna jest novērojums nodarbības obserwacja laikā. podczas lekcji. Poproszę o to Es naszego lūkšu mūsu psychologa. psihologam palīdzēt šajā jautājumā. Dodatkowo w ciągu najbliższych Nākamajās 2 divās tygodni nedēļās proszę es o arī informacje apkopošu zwrotną atsauksmes no pozostałych citiem nauczycieli skolotājiem, kuri uczących w māca tej šo klasie, klasi. o ich spostrzeżenia Viņu novērojumus, ko i viņi ir pamanījuši par obserwacje skolēnu zachowania uzvedību. dzieci. Panią poproszę natomiast
Un es lūkšu jūs arī apkopot šo informāciju. Es domāju, ka tas izklausās pēc laba plāna. Labi, tad atkal tiksimies pēc 2 nedēļām. Mēs pārskatīsim, ko esam apkopojuši, un plānosim turpmākos pasākumus. Paldies! Es jūtos, kā tagad es beidzot zinu, kur sākt uzlabot savu klases situāciju. Turpināsim sazināties, jo īpaši, ja rodas kaut kas steidzams. Paldies par tikšanos! Paldies arī jums! Visu labu! Nāciet iekšā! Labrīt! Dzień dobry. Šodien es otro reizi biju 5. A klasē, lai novērotu. Un es domāju, ka man ir hipotēze par to, kāpēc bērnu attiecībās ir tik daudz grūtību, bet ļaujiet man sākt no paša sākuma. Iesim tālāk par to, kas tur notika. Mans pirmais novērojums bija matemātikas nodarbības laikā. Es centos pierakstīt visas svarīgās detaļas. Bērni sēdēja pie saviem galdiem un tērzēja uz brīdi, tad skolotājs sāka pārbaudīt apmeklējumu. Pēc tam sākās nodarbība. Skolotājs lūdza Zuzi nākt uz klases priekšu. Meitene gāja ļoti lēni, tāpēc skolotājs lūdza viņu steigties, jo laiks bija īss. Viņa viņai teica: Zuzija, vispirms vienkārši ātri apskatiet mūsu galdu ar trapecveida formulām un atgādiniet sev. Tajā brīdī Filips pacēla roku un skaļi paziņoja, ka Kuba izklaidē meiteni pie galda. Klase klusēja, un skolotājs lūdza paskaidrojumu. Jakub teica, ka Zuzija nevar skatīties. Skolotājs paskaidroja, ka tā ir runas figūra, nevis domāta burtiski. Tomēr Filips pauda vilšanos par to, ka skolotājs nepiemēroja Jakubam nekādas nopietnas sekas. Viņš apsēdās, acīm redzot, neapmierināts. Pārējā mācība turpinājās bez traucējumiem. Mēs zinām, ka Jakubs ir autisma spektrā un viņam ir grūtības saprast figurālo valodu. Diemžēl Filips nekavējoties interpretēja šo uzvedību kā kaut ko nepiemērotu viņa klases biedram. Jā, tieši tā tas bija. Novērošanas laikā es arī pamanīju, ka bērni ir ļoti jutīgi pret viens otru uzvedību, pastāvīgi cīnoties viens pret otru. Un vai jūs pamanījāt kaut ko citu šī pirmā novērojuma laikā? Pārējā nodarbība bija bez pārtraukumiem. Bet otrais novērojums, manuprāt, bija daudz nozīmīgāks. Un kas tad īsti notika? Lasīšu no savām piezīmēm, jo uzskatu, ka tas ir svarīgi. Protams, tā bija poļu valodas nodarbība. Sākumā skolotājs pārbaudīja apmeklējumu un pēc tam iecēla Filipu par klases uzraugu. Pagaidiet brīdi, kāda ir tā loma? Es paskaidrošu. Izrādījās, ka aptuveni pirms 2 mēnešiem skolotājs klasē bija ieviesis šo jauno lomu. Tātad kaut kas mainījās? Jā, pēc apmeklējuma pārbaudas skolotājs izvēlējās vienu skolēnu, kurš nodarbības laikā bija atbildīgs par citu bērnu uzvedības novērošanu. Filips tika izvēlēts šim uzdevumam. Viņam bija piezīmi dators, kurā viņam bija jāuzraksta to bērnu vārdi, kuri nepievērs uzmanību vai traucēja citiem. Sākumā nodarbība noritēja gludi, skolotājs izskaidroja lietas, pēc tam diktēja piezīmes. Ik pēc dažām minūtēm Filips piecēlās un apskatīja klasi. Viņš šķita nervos un ļoti koncentrējās uz savu lomu. Viņš kaut ko uzrakstīja, kad kāds students, Franeks, meklēja kaut ko savā mugursomā. Viņš visu izvilka, it kā meklējot kaut ko mazu. Tad viņš kaut ko čukstēja savam galda biedram. Kad viņš pamanīja, ka Filips viņu pieraksta, viņš dusmīgi iemeta pildspalvu uz galda. Viņa seja kļuva sarkana, viņš šķērsoja rokas un čukstēja: Filip, es atgriezīšos pie tevis. Filips arī kļuva sarkans, pēc tam piezīmi datorā aprakstīja kaut ko citu. Franeks neko nerakstīja pārējai nodarbībai. Beigās skolotājs lūdza piezīmi datoru. Viņa skaļi lasīja. Franeks kaut ko meklēja savā mugursomā, bet tikai uz brīdi, un jautāja Filipam, kāpēc viņš ir izsvītrojis piezīmi par to, ka Franeks neraksta. Tajā brīdī Franeks vēlējās runāt, bet skolotājs viņam to neļāva. Filips bija apbēdināts un teica, tā kā viņš to nedarīja mērķtiecīgi. Viņš tikai kaut ko meklēja. Tad skolotājs lūdza Franeku paskaidrot. Viņš teica, ka viņa pildspalva ir pārtraukusi rakstīt un viņš nevar atrast citu, jo viņa zīmuļu korpuss ir atvērts un viss ir nokritis viņa mugursomas apakšā.
Skolotāja teica, ka Filips ir paveicis labu darbu un lūdza viņu nākamajā reizē neko nesvītrot, jo viņa vēlējās precīzi zināt, kas notiek, jo nodarbības laikā viņa vairs nepievērš uzmanību disciplīnai, koncentrējoties tikai uz mācīšanu. Ak, izskatās, ka skolotājs klasē ieviesa dažus jaunus uzvedības noteikumus. Tā ir taisnība. Izraudzītajiem skolēniem, kas darbojas kā klases uzraugi, tagad poļu valodas stundās ir jāpārbauda, kas uzvedas pareizi un kas ne. Viņiem ir arī pašiem jāizlem, kas ir pieņemams un kas nonāk piezīmi datorā. Un ko jūs domājat, kā šī loma un atbildība ietekmē bērnus? Pirmkārt, bērni ir apgrūtināti ar atbildību par citu uzvedību, un viņiem ir jānovērtē, kas ir pieņemams un kas nav. Turklāt tas apdraud veselīgu vienaudžu attiecību veidošanas procesu klasē. Bērni darbojas viens pret otru, un viņi jūtas nodoti viņu tuvākajiem klases biedriem. Tas ir ļoti svarīgi. Apkoposim visu šo informāciju. Jau 2 mēnešus skolotāji un vecāki ir pamanījuši attiecību pasliktināšanos klasē. Bērni turpina ziņot viens otram, stāstot skolotājiem par visu veidu sliktu uzvedību. Rodas arvien vairāk konfliktu. Tā rezultātā tas ir novedis pie salauztas draudzības, paaugstinātas emocionālās reakcijas uz noteiktiem notikumiem un grūtībām ar komandas darbu citos priekšmetos. Tātad, ko mēs varam darīt šajā situācijā? Aicināsim poļu skolotāju un klases skolotāju uz tikšanos, lai lemtu par korektīviem pasākumiem. Tad mēs soli pa solim plānosim, kā uzlabot attiecības klasē. Galvenais jautājums būs izskaidrot skolotājiem, kādas sekas ir atbildības par uzvedības uzraudzību pārnešanai uz pašiem skolēniem un kā no tā atkāpties. Nākamais solis būs savstarpējo attiecību atjaunošana klasē. Izskatās, ka tas prasīs kādu laiku. Jā, tā ir taisnība. Bet katra pārmaiņa sākas ar pirmo soli. Tāpēc es jūs aicināšu nekavējoties informēt viņus par mūsu steidzamo sanāksmi. Mums jātiekas rīt pirms nodarbībām pulkst. 7:30. Protams, es šodien nodošu tālāk informāciju, par ko mēs rīt tiksimies. Labi, tāpēc viss tiks atrisināts. Tiekamies rīt no rīta. Tiksimies. Nāciet iekšā. Labrīt. Labrīt. Kā notiek lietas mūsu 5. klasē? Par laimi, viss notiek labi. Tad lūdzu pastāstiet man, kas ir noticis pēdējās dienās. Pēc mūsu tikšanās pirms 3 nedēļām ar poļu valodas skolotāju daudz kas ir mainījies. Par laimi, Anna ātri saprata, ka viņa nevar atbildību par bērnu uzvedības uzraudzību pārnest uz pašiem bērniem. Tas, kas šķita labs risinājums, izrādījās daudzu konfliktu cēlonis. Visvairāk man patika tas, kā Anna informēja bērnus par klases uzrauga atcelšanu. Viņa viņiem pastāstīja, ka viņa uzvedība ir tik ļoti uzlabojusies, ka viņa vairs neiecels uzraugus. Un kā bērni to pieņēma? Es domāju, ar atvieglojumu. Sākumā viņi turpināja jautāt, vai nākamo nodarbību laikā uzraugi atgriezīsies, bet pēc 2 nedēļām situācija ievērojami nomierinājās. Kopā ar skolas psihologu mēs arī plānojām virkni integrācijas pasākumu klasē, lai stiprinātu bērnu spēju sadarboties un veidot vienaudžu attiecības. Tas izklausās brīnišķīgi. Un vai ir kaut kas, kas jūs uztrauc, vai kaut kas, ko jūs vēlētos jautāt? Man ir šīs pārdomas, ka mūsu darbs ir ļoti atbildīgs. Skolotāji būtiski ietekmē bērna emocionālo un sociālo attīstību.
Un es domāju, ka ieviešot jaunas idejas darbā ar bērniem, ir jābūt plašākai perspektīvai. Proti, zināšanām par to, kā mana ideja ietekmēs viņu attīstību. Jā, tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, tāpēc ir vērts apspriesties par dažādām idejām pirms to ieviešanas. Personīgi es uzskatu, ka ir labi ieviest inovācijas, bet pirms tām vienmēr ir jākonsultējas un jānosaka sava veida izmēģinājuma periods, kura laikā mēs varam novērot, vai jaunā metode vai pieeja darbojas. Liels paldies par jūsu palīdzību! Vissvarīgākais ir tas, ka mums izdevās atrast grūtību cēloni un ieguldījums līdzvērtīgu attiecību veidošanā, izmantojot aktivitātes un darbseminārus bērniem, noteikti pozitīvi ietekmēs viņu sociālo un emocionālo attīstību. Pat šodien es varu teikt, ka ir ievērojami uzlabojušās attiecības starp bērniem. Izskatās, ka tad mēs ejam pareizajā virzienā. Liels paldies! Paldies arī jums! Visu labu! Visu labu!